Wow! Gribat redzēt, kas tur ir? Renātes lietas! Hello! Beidzot, mēs tiekamies šajā formātā. Gari nerunāšu, man besī pašai garie intro. Sanāk tagad runāt. Man patīk rokdarbu video, tāpēc es gribu jauno video rokdarbu video. Renātes lietas! Man ir šitāds komplektiņš. Nopirku kaut kad ļoti sen atpakaļ humpīšos, kuldīgas humpīšos, dievinu tos humpīšus. Tas ir aiz stiklotās ēkas, tur agrāk bija Svedbankus pilsētas laukuma. Otrā pusē tur tāda māja, es ielikšu bildes. Tur viss kaut kas ir foršiem. Ir gan jaunas lietas, gan lietotas lietas, protolietas, gan rokdarbiem, kaut kādi komplektiņi atrodami. Un atradu komplektiņu, tur viss kaut kas. Par viņu samaksāju tikai 40 centus. Ko mēs uztaisīsim? Brošiņu. Te rādīts, ka iekšā sarkana dzīja, zaļa, 7 gold glass beads. Viens tas tur ar ko, piespriešu klāt. Just add needles. Mums ir vajadzīgs tikai adāmajā nīdli. Jābūt pamācībai, es tā ceru. Es ceru, ka tur būs pamācība, es nemākšu tādu radīt. Plēsīsim vaļā. Dievs, cik nesmu kā plēsojam. Wow! Gribat redzēt, kas tur ir? Tātad, iekšā atverot mums ir skaisti satīta dzīņa. Paga, es izgādzīšu ārā. Šitā, ja? Šitā. Tas ir viss. Dzīņa, 7 glass beads, šitas te, un piesprāžamais. Bet, kur ir pamācība? Nav pamācības! Quick and easy knit. Kur ir pamācība? Es esmu akla vai reāli viņas nav? Kā? Es domāju, ka tur ir pamācība. Ko es iesākšu tagad ar šito? Viņš stāvēja visu laiku, domāju, jāsumā video. Kā? Pagaid, izmantosim Google. Tātad googlējam. Poinsetija broškit pattern. eBayā, pa cik viņu pārdod eBayā? Es nopirku par 40 centiem, es varu uzvārīties. $9! Liekam apakaļ. Kāds Ecijā tirgo PDF formāta šito te pamācību paternu. Ko, un neviens nevar pavēlt ielikt? Re, kur ir? Es taču nemāku pēc šitādiem te aprakstiem. Paga, YouTube iemetīsim. Tur, kur jūs šobrīd skatāties. Neņemiet vērā manu noputējušu ekranu. Jā, šis ļoti stipri vilšanās, jo es domāju, ka te būs pamācība, bet te nav pamācība. Es nevaru atrast pamācību īzī saprotamā veidā. Tur ir internetā pieejama rakstiskā, bet, laikam būs jāburās te cauri, tāpēc, ka šeit nekā nav. It kā ir, bet, tā nav tāda. Ir citādāk. Renātes lietas! Jau skatos, es atradu oriģinālo. Reāli. Kuri? Bet video nav, un vienīgā pamācība ir vot šis te sārakstiņš ar visiem pearl. Šitie te aktīviņos. Es ņemšu šādas te ādatas. Es nezinu, cik viņas ir biezas. Man liekas, ir kaut kādi 3 mm. Tur rakstīts 3,5. Nezinu. Mēģinās. Test on 3 stitches using needles and yarn A. Yarns A mūsu lapiņas. Es neesmu kādu laiciņu adījusi, jā. Baigi negaidiet no manis baigo adīšanas meistarklāses. Sen neesmu adījusi. Row 1. Pearl. Tas ir laikam parasti, ka izada. Pagājā paskatās. Tātad Pearl nozīmē kreiliskais. Priekš bija tā kā KFB, K1. Kas ir K3? Viņš mainās. K1, K3, K2. Tad jāsašaurina. Jāmācās kaut kādu terminu angliskie. Tur vēl ir kaut kāds SL1, PSSO, K2 tog. Man sanāca. Es līdz parādīšu, kā man sanāca. Izrādās, tas ir elementāri. Tas ir viss tas, ko es zinu, tikai tīt es vēl zinu tos anglicismus. Un es tagad mācēšu lasīt šitos apraksts adīšanai. Reāli easy, tikai jāzina tie saīsinājumi. Tātad, uztaisījām, šito te sākumiņu. Nestāstīšu pašu basics. Atrodiet YouTube. Pirmais ir pearl. Pearl nozīmē kreiliskais. Kad uz savu pusi, nevis uz priekšu. Vajag 6 slopiņas, man ir tikai viena. Pearlojam, diedziņš mums ir priekšā. Visa aktivitāte, kur viss ir jāpalielina, jāpieaudzē klāt un jāsamazina, viss notiek tur, kur ir Tur, kur ir labiskais, tur, kur uz priekšu jāda. KFB nozīmē ieaudzēšana, šitā ieliek iekšā, izvelk cauri, nenoņem to cilpi nost, bet tā kā otrā pusē tur ir cilpiņa palikusi. Un vēl vien izvelk cauri. Tādu noņem no adatas nost. Un mēs pieaudzējām klāt. Es nezinu, vai jūs no šī kaut ko redzat. Sanāk, kā ir tas labiskais knit, ja?
parastais adāmais, bet cik tur ir cipariņš klāt, tik ir cilpiņas jāizvada. Un tad ir KFB. KFB nozīmē atkal pieaudzēt klāt. Izvelkam, tad tur ir aizmugurē cilpa, izvelkam cauri un vēl vien izvelkam cauri. Un tad rakstīts beigās 5 STS. STS nozīmē šitie te cilpiņas. Jābūt 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ir 5. Un tad atkal, lai tiktu apakaļ, atkal ir tas pearl, realiskais. Nāk atpakaļ, lai mēs dabūtu lai atkal tiktu uz to pusi, kur mums ir visa aktivitāte. Viss main things noteikti. Burliņ. Tagad tas gudra. Visgrūtākais ir tikt līdzi saprast, vai es neesmu kaut kur nojaukusies. Te atkal ir jāpieaudzē. Ir K3 nozīmē, ka 3 šitās cilpas es izvedu. Pēdējā es atkal pieaudzēju. Un kopā rakstīts jābūt 7. 5, 6, 7. 7. Tagad ne pēc kā neizskatās. Izskatās pēc mēsla. Neko nevar saprast, bet atkal pearl. Vēlāk mēs vienkārši izvedam parastajā visu cauri. Tajā aktīvajā pusē. Atkal ir krēliskais pearl. Tagad tā jau ir lapiņa. Puse no lapiņas. Tagad būs jāsaīsina. SL1 nozīmē slide 1. Tas ir vienkārši uz adatas viņu paņemt un pārslidināt. K1 ir izadīt. PSSO, tas nozīmē tās, tagad, saīsināšana, ka to pārcelto mēs pārceļam pāri izadītajai. Tad K3 ir izadīt 3. K2 tog, kā lai šito pastāstā? Saīsina, parastās, saīsināšana, ka 2 sāda kopā. Tās es neko neredzat, bet es šaubos, ka jūs sekojat līdzi. Kruč, palika 2 cilpas, es cauri viņām izduru cauri dziju un sādītas kopā. Šiks. Palika uz adatas 5. 1, 5. Un mēs atkal krēliskojam, pearlojam. Un vēl cik mēs tajā krutas esam, mēs mākam uzadīt ziediņam lapiņas. Vēl būs tās zaļās lapiņas jāuzada. Atkal jāsaīsinam. Slide 1. Pazuda rinda. K1 es izadu. Un to pirmo pārcelto es pārceļu pāri izadītajai. Izadam vienu un 2 sādam kopā pēdējās. Un tad jāpaliek 3, jā. Ir 3 cilpiņas. Pearlojam. No, dos. 3. Mums pēdējais ir slaidot, sādīt un pārcelt pāri. Viss. Un šito pārgriezt. Man saplīš šķērs, tāpēc es izmantošu nadīt. Un man vēl ir vajadzīgas tādas 4. Apsveicu jūs! Nešaubos, ka jūs šito taisat, bet es reāli ar savu lepojos, jo es iemācījos lasīt šitās te angliskās pamācības. Es pat latviski neesmu adījusi pēc pamācībām. Es, kad ādu, es ādu uz čuju. Šitos te gaisniņas pagaidām negriezīšu nost un nevilkšu iekšā. Es pieļauju, ka viņi ar šito varēs arī piešūt viņus klāt, sašūt kopā. Renātes lietas! Hello, it's day number 2. Man ir 6 lapiņas puķītei un 6 lapiņas lapiņām. Reku, jā, 6 sarkanas sādīju un 6 zaļas. Pirmos uzdevums droši vien es pieļauju ir viņas iztaisnot, jo viņi baigi lokās, kurvojās. Un tad vajadzētu galus ievilkt iekšā, bet man liekas tikai vienā pusē, vai ne? Jo tad ar to otru pusi viņus var sašūt kopā. Tātad es tikko ātri iemācījos, ka, lai iztaisnotu adījumu, tamborējumu, viņu sauc par blocking. Tamboram izķerās. Bet tas mūsu adījums, viņš ir jāpiesprauž, lai viņš ir taisns. Un tad ar tvaiku jāiet pāri. Detiņas man ir no šūšanas, jā, bet kur es viņu piespraudīšu klāt? Man termopresē ir. Man termopresē ir iekšā šitas te. Es iekšā vilkšu galu to, kurš sanāk pie ovālās puses šito, jo viens sanāk garāka puse. Un ar šito es tā kā varētu atstāt vienam un šūt kopā viņus, es nezinu. Man ir jaunas šķeritas, pa šitām dieniņām man ir jaunas parādījušas šķeritas. Man ir lapiņa, man ir adatiņas, man ir tas pamatiņš, kurš durš iekšā, un man ir širiem. Cik skaisti, mākslas darbs. Un tagad ir jāņem gludeklīts, un it kā ir jātvaiko pāri. Tik pamājiet. Jūs būsiet YouTube'ā.
Tā meitenei tajā video, vai ne, tur datorā video, kā es skatījos, viņai bija gludeklis kaut kāds krutējs. Tā bija krutējs gludeklis, kur varēja iestatīt tvaika karstumus. Man ir parastējis, es ceru, ka ar to strādās. Opiņā. Tā sieviete tajā video, viņa teica, ka tas uzreiz nenotiek, ka tas esot vairākas reizes jāiet pāri adījumam. Tā, ko, pirmais mēģinājums noņemt nost adatiņus, vai viņš būs taisns. Viņš sagriezās atpakaļ. Raužam viņu atpakaļ. Tad es uzzināju no video, ka ir vairāki blokingošanas tie veidi. Tur var, visādi veidi. Ja jūs gribat uzzināt, es varu atstāt linku zem video un noskatieties. Es mēģinu šito te. Visu to, ko tā sievieta, pagaidām viņš bišķiņ ir, bet es domāju, es viņu atstāšu tagad. Un tad es atgriezīšos, man jāiet tagad prom, es atgriezīšos, un tad viņš varbūt būs iztaisnojies. Renātes lietas! Vakars! Noņēmu nost lapiņas, pamēģināt divas, un viņas izskatās tā. Pabeidzām pie šī, noņēmu nost, man viņas rekur ir tādas, nav viņas pilnībā taisnas, bet tajā bildītē viņas arī ir bišķiņ tādas liektas. Visu dienu man viņas ir nostāvējušas, no vieniem, tagad ir 9:30, no vieniem viņas stāv. Man liekas normāli, var mēģināt šūt kopā. Kā to izdarīt? Šitā liek kopā, un tad tā, ar šito diedziņu, kas te ir palicis pāri, ja tur izskatās, ka tā ir darīts. Mana puķīte. Iedomas. Realitāti. Vēl tas pats ar tām lapiņām, un tad jāsvieno klāt. Savienojam kopā tamborējām. Redz, cik man divas smukas puķītes. Bet vajag viņus sašūt kopā un iešūt tās pērlītes centrā. Tikai zinu, kas man ir problēma. Centrā ir baigais cokums, un tur neizskatās, ka tur tajā bildē ir caurums pa vidu. Es izdomāju, ka tomēr pirms es pavisam pabeidzu šuju kopā viņu šuju pērlītes klāt, es vēlreiz ar tvaiku pārējušu pāri, kur jau piespraudu klāt. Dažas lapiņas izstāstāts mazāks, cits lielāks, bet priekš pirmā šī tādas te puķis, ak dieņās, es esmu tik lepni par sevi. Ibas mirklis, vai būs iztaisnojies. Bišķiņu vēl atstāju pastāvēt. Nē, vecīt, Labi, tātad šovakar es laikam viņu nepabeigšu. Renātes lietas! Sveiki, man ir cita motocross. Un man ir rozā roka. Šis notika vakarā. Tātad mums ir nākamā diena. Šī jau ir 3. diena, ka es ņemos ar šitām. Viņas ir nostāvējuši ar tām adatām tagad nakti. Ka viņas ir iztaisnošās. Kāda man skaistā roka. Lai tu esi taisna. Labi, ne pavisam taisna, vismaz taisnāka nekā tu. Es domāju, būs labi. Es varu šūt kopā. Un kas ar tevi ir? Un šūsim klāt perlītes. Renātes lietas! Skatieties, es pabeidzu! Kāda puķīte. Kāda smukulīte. Pagaid, es noņemšu šo te nost. Kāda smukulīte. Redz, cik smuka man puķīte sanāca. Lūk, šāds ir gala iznākums. Kā es viņus piešu, kaut kā viņus tur turās. Uz aizmuguri nav jāskatās. Paskatās no priekšas. Tādā Ziemassvētkus man atgādina. Tā man liekas Ziemassvētku puķa vai ne kaut kā. Bet ļoti skaisti. Taisu giveawayu, kāds vēlās? Vērtēšu savus DIY-us šo un turpmāko kad vērtēšu vērtību skalās nesētu katru dienu līdz, ir ok. Šo es vērtēju ap viducīti. Katru dienu es viņu negribētu nesāt, un tā, ka, ok, arī nav tāds ok, ir tāds, ir labāk nekā ok, ir vairāk nekā ok, bet katru dienu es viņu arī negribētu nesāt. Man ļoti patika šo adīt. Man patika taisīt, adīt pēc tās pamācības, kurus pati atradu internetā, jo nebija klāt tur pamācības šim komplektiņam. Vai es atkal pirkšu humpīšos šādu te kaut kādu tam līdzīgu komplektiņu? Jā, ja es ieraudzīšu, atradīšu, es grābšu un pirkšu. Ir sevišķi pa 40 centiem, Iedomas realitāte. Šitā te puķīte man iedvesmoja vēl kaut ko tam līdzīgu uztaisīt, un es biju mūsu vietējā bibliotekā, un paņēmu 3 grāmatas ar visādiem šitādiem tamborējumiem, adījumiem. Vienkārši
Mēs noteikti no šī kaut ko pamēģināsim, jo man ir vēl viens projektiņš padomā, ko es gribu. Rete ir ķirsīši. Es gribu tādus lielus ķirsīšus balta džempera. Noteikti esat redzējuši tādus džemperus. Tiekamies citā video. Paldies, ka skatījāties. Tiekamies citu reizi.